12. novembrī Daugavpilī SIA Rīgas vagonbūves uzņēmums Baltija sadarbībā ar Latvijas dzelzceļa meitas sabiedrību LDZ ritošā sastāva servis prezentēja pirmos pēc neatkarības atjaunošanas Latvijā ražotos kravas vagonus. Mēs atjaunojam vagonu būvniecību Latvijā. Tas ir ļoti liels notikums. Pēdējos gados tikai Latvijas dzelzceļa katru gadu pērk 300-350 vagonus tikai savā vajadzību, nerunājot par īpašniekam, klientam, kur arī iegādājas vagoni. Un ražot vagoni šeit, protams, šodien vagonas lokalizācija nav 100%. Lējumā mēs pirkam Amerikā, metāli pirkam Krievijā, bet visi apstrādā. Kad 60% nav vagonas vērtība, viņi paliek Latvijā. Tas ļoti labi, ka tie 60%, kur agrāk bija atdoti ārzemniekiem, viņi tagad šeit Latvijā. Strādā mūsu darba cilvēki, viņi saņem darba algu, maksā nodokli un tik un tā pa pišķi, bet mūsu cilvēkam būs daudz labāk un mēs kaut kāda veida ekonomiski attīstām mūsu valsti. Un tas bija pirmais iemesls, kāpēc mēs sākam ražot vagoni šeit. Otrais iemesls, tie vagoni, kuriem sākā saražojam, viņi ir konkurentspējīgi. Kopumā viņi būs lētāks projekts. Līdz ar to mēs varam konkurēt un ne tikai Latvijas tirgu, bet speciāli mēs certificējam vagoni Krievijā, Baltkrievijā, visiem valstīm, kur vagoni var piegādāt. Un tie vagoni būs vajadzīgi, es domāju, ne tikai Latvijā, bet vispār kopumā. Visi mūsu 15-20 mm silēžu plātu. Līdz Kinai. Rīgas vagonbūves uzņēmums Baltija ir dibināts 2011. gadā ar mērķi nodrošināt dzelzceļa kravas transportu ražošanu Baltijas un NVS valstu tirgumu. 25% uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks un strateģiskais partners ir Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums LDZ ritošā sastāva servis, kas Latvijas dzelzceļa koncernā nodrošina ritošā sastāva remontu un uzturēšanu. Планы предприятия на сегодняшний день заключаются в том, чтобы закрепиться на тех позициях, на которых мы уже сейчас стоим. Uzņēmuma plāni šobrīd galvenokārt saistās ar to, lai mēs nostiprinātu tās pozīcijas, kurās mēs jau šobrīd esam, un attīstītu tieši tādu veidu vagonu ražošanu, kāda ir šobrīd nepieciešama Latvijas dzelzceļam. Mēs jau esam izstrādājuši ražošanas modeļus 2 veidu vagoniem, kas paredzēti konteineru pārvadājumiem. Kā iepriekš ir minējis ministrs, Latvija ir tranzītvalsts, un viena no svarīgākajām pārvadājumu formām ir tieši konteineru pārvadājumi, tāpēc šobrīd tā ir mūsu prioritāte. Tajā pašā laikā šis vagons, ko mēs šodien prezentējām, ir standarts, atvērtā tipa vagons jeb pusvagons. Mēs gribējām parādīt, ka mēs to jau šobrīd varam darīt, neieguldot projektā milzīgus naudas resursus, bet izmantojot jau esošos Latvijas dzelzceļa aktīvus un nedaudz savus resursus. Kopumā mūsu uzņēmumam nav nekāda problēma izstrādāt vēl citu veidu vagonus. Ja būs pieprasījums, izstrādāsim. Разработать какие-то типы на сегодняшний день. Будут заказы, будут разработки.